Sveiki! Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā izvēlēties savas pirmās stripu kurpes un ar ko tās atšķirās. Sāksim ar vis tādu foršāko, kas mums ir Exotic Pole Dance, un tās ir zandali kurpes. Pirmkārt, mēs ar jums parunāsim par pārklājumu, par papēža un platformas augstumu, kā arī par slēdzenes dažādību. Šeit mēs varam redzēt dažādus kurpju augstumus. Sāksim mēs ar jums ar vismazāko variantu, jeb viņi ir gandrīz vieninieciņi, viņi neder Exotic Pole Dance, tāpat arī kā šie, kas ir jau tuvāk divnieciņiem. Jo Exotic Pole Dance'ā mēs dejojam uz pašiem purngaliņiem, un jums būs ļoti grūti nostāvēt uz viņiem un centrēt savu svaru. Visvieglākais variants ir šis klasiskais augstums, jeb trīnieciņi. Tajos ir ļoti viegli un harmoniski stāvēt uz purngaliņiem, jums būs ļoti viegli dejot. Ļoti klasisks modelis, tātad mēs varam redzēt šo platformu, viņi ir apmēram plaukstuņas lielumā, visos veikalos viņi ir pieejami kā 8 inči un ir ļoti viegli atrodami. Ir arī citi varianti platformai, piemēram šie jau skaitās 4nieciņi, šeit platforma ir daudz lielāka, līdz ar to mazāk vajag stiept pungaliņus un ir daudz vieglāk dejot. Un tie augstumi ir dažādi. Atgriežoties atpakaļ pie mūsu kurpītēm, tad parunāsim par pārklājumu. Šeit mums 3 varianti. Pirmais ir plastiks, tāds caurspīdīgs, otrs ir āda, un trešais variants ir tāds jaunums, saucas dželī pārklājums. Visi 3 materiāli ir ļoti ērti lietojumā, un es iesaku lietot tos visus. Piemēram, šis plastiks, viņš sakars no jūsu ķermeņa temperatūras, tādā veidā pielāgojas jūsu pēdas anatomiskajam veidolam. Ja? Līdz ar to ir ļoti ērti viņu nesāt. Visilgāk dzīvojošie, protams, ir šie ādas stripi, jo āda ir ļoti ilgnoturīga. Un mums ir arī šāda veida velūra pārklājums, tātad samta. Viņš arī ir ļoti ērts lietojumā. Ir arī ādas tātad iespējas, matēta āda, ir arī glancēta āda, ir arī plastiks, kā es minēju, dželī pārklājums un velūrs. Kādu tad variantu izvēlēties kā pirmo savus stripus, tātad zandalītes vai tomēr jau bataljonus? Mans ieteikums jauniņajiem, protams, ir izmantot pēc iespējas labākus materiālus. Piemēram, ja jūs izvēlaties zandalas, tad, protams, kad jums ātrāk ieslēgsies visi pēdas muskuļi un jūs ātrāk tos uztrenēsiet, taču viņas strādāt būs daudz grūtāk, jo ir jākontrolē sava pēda. Līdz ar to, ja jūs pilnīgi nekontrolēt savu pēdu, pirmos 2 mēnešos es ieteiktu izmantot tieši bataljonus un pēc tam jau pāriet uz zandalītēm. Zandalītes jums iedos labu rezultātu tikai tajā gadījumā, ja jūs pareizi strādājat uz purngaliņiem, ja jūs izpildat pilnīgi visus uzdevumus, ko jums dod treneris treniņa laikā, tādā veidā jūsu pēdas būs uzreiz uztrenētas. Lai jūs pareizi strādātu uz purngaliņiem, jums ir jāuztaisa maksimāli tātad izliekums pēdai. Un priekš tam es ieteikšu nešņorēt pārāk cieši pacēluma vietu tieši bataljonos, jo jūsu pēdai ir jāizliekas. Tādā veidā ar svaru jūs būsiet tieši uz purngaliņiem, tad strādās visi pareizi muskuļi. Dejās ir ļoti svarīgi nostiept purngaliņu un bez tā nekur. Un tagad parunāsim par bataljoniem. Mums ir dažādi arī augstumi bataljoniem. Un šeit mēs varam redzēt dažādus augstumus. Ir pavisam īsi bataljoni, šie ir mazā garuma bataljoni, ir tādi jau garāki varianti zābakam, un vēl ir tādi ekstremāli garie botforti, tātad šeit mēs viņus varam redzēt, un kas viņiem ir tāds foršs, kad iekšā var ielikt ceļu sargus. Ir arī modeļi, kur ceļu sargi jau iet iekšā komplektā.
Un šeit mēs varam arī redzēt divus variantus purngaliņam. Ja? Šeit mēs varam redzēt ar atvērtu purngaliņu un ar purngaliņu ciet. Vēl viens ļoti svarīgs moments, iegādājoties bataljonus, pievēršam uzmanību to stiprinājumiem. Ja? Piemēram, šajā kurpē mēs varam redzēt šo metālisko stiprinājumu, un viņi nav ļoti ērti, jo kad jūs dejojat, ja, viņi iespiežas iekšā jums tieši kājā, kad jūs esat īpaši parteri. Lūk, un šajā pozā ir diezgan tad sāpīgi. Kā arī mēs varam redzēt, viņi lido ārā, ja? Viņus vienkārši ļoti izraut ārā, kā mēs redzam to šeit. Šeit mēs varam redzēt variantu, kad šņora vieta ir viena monolīte, ja, kad šņurītas iet šādā veidā, un tas ir vislabākais variants. Tagad parunāsim par stripu izmēru. Ja? Ļoti svarīgi piemeklēt sev izmēru, un šajā gadījumā es jums ieteiktu atrast kādu draudzeni, ja, vai sabiedroto, ar kuru jūs kopā dejojat, un uzmērīt viņas apavus, lai viņai ir tāds pats izmērs kā jums. Un tikai tad jūs varēsiet zināt, vai jums derēs tas izmērs vai nē. Jo, piemēram, ir tā, ka bataljonu, piemēram, izmērs jums var būt viens, bet stripi kurpju tieši izmērs jums būs pavisam cits. Līdz ar to, lai noteiktu, kurš izmērs jums ir vajadzīgs, ir obligāti jāpiemēra stripi. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka katram pēdai ir arī savs platums. Vienai meitenei viņš var būt platāks, otrai meitenei viņš var būt šaurāks. Līdz ar to, lai atrastu sev piemērotos stripus, ir obligāti jāpiemēro sevis. Mans personīgais ieteikums ir, piemēram, pirmos stripus mērīt tieši veikalā, ja ir tāda iespēja. Tādā veidā jūsu izmērs būs 100% atbilstoši tieši jums. Pirmajiem strīpiem ir obligāti labi jāpieguļ pie kājas. Jā, viņiem nedrīkst būt bišķīt lielākiem, jo viņi paliks paši bišķīt vaļīgāki pie izmantošanas. Piemeklējot tos pareizi, tie būs ērtāki apavi jūsu garderobē. Kā arī iegādāties jaunos stripus, jums ir iespēja izmantot aizsardzību. Ja? Šeit mēs varam redzēt, kad ir izmantot aizsardzību, viņas ir dažādas varianti tiem, un noņemot to nost, var redzēt, ka zābaciņš ir kā jauns, kaut vai viņš jau nav jauns. Kas attiecas uz purngaliņu, ja? Vai nu viņš ir ciet, vai nu viņš ir vaļā, tas ir pilnīgi katra cilvēka individuālais lēmums. Ja? Man, piemēram, patīk, kad purngaliņš ir atvērts, jo man patīk, kad pēda elpo, un ja purngaliņš ir ciet, tad man nav ērti, jo man spiež. Kādam cilvēkam gluži otrādi patīk, kad ir aiztaisīts purngaliņš nevis vaļā, jo tad viņiem ir aizsardzība. Līdz ar to obligāti piemeklējam stripus tieši tā, kā jums patīk. Kādus stripus es neieteiktu izvēlēties jauniņiem, ja? Pirmkārt, šāda veida stripi, ja, ar dažādiem tādiem blinkšķīšiem un caurumiem, ja, es noteikti neieteiktu izvēlēties kā pirmos stripus, jo dejojot, kamēr jūs esat jauniņiem, ja, šajās vietās jūs varat dejojot ieslīdēt, piemēram, ar otru papēdi, un tas dien nebūs ļoti jauki un ērti jums dejošanas laikā. Šis ir labs variants priekš uzstāšanās, ja jūs kādu laiku jau nodarbojaties, un tad izmantot viņus priekš sacensībām, piemēram. Četrniekus es arī neieteiktu jauniņiem, jo viņiem ir daudz lielāks svars, līdz ar to nodarbībās jums būs daudz grūtāk ar viņiem strādāt. Ir pieejamas arī sabo kurpes, kuras ir bez slēdzenītes augšā, un līdz ar to mums ir šādas silikona slēdzenītes, kuras ir tad jāvelk virsū. Bez papildus, kā saka, slēdzenes noteikti es neieteiktu viņus nesāt, un jauniņiem tas vispār nav variants. Labāk izvēlēties šāda veida. Ir arī tādi apļveida slēdzenes, kuras es noteikti neieteikšu izmantot. Iesaku klasisko variantu vienmēr.